Labdien, draugi! Radās tāds jautājums par vienādajiem skaitļiem, kāpēc viņi ir un ko tas nozīmē, un tādā garā īsumā izskaidrošu, kas un kā. Atcerieties, es stāstīju par zīmēm, ko mums sūta augšējie spēki, mūsu pavadoņi, jebkādās dzīves situācijas, kaut kādā veidā viņi mēģina mūs brīdināt. Un cipari tie ir viena no viņu metodēm, kā viņi mēģina ar mums sazināties. Ja sūtīs tātad nevienādus ciparus, mēs tam nepievērsīsim uzmanību, vai ne, tāpēc tiek izmantoti kaut kādas kombinācijas. Cilvēki bieži vien pieņem lēmumu, tas pats arī googlēs, visur tiek rakstīts, ka konkrēti cipari, konkrēta kombinācija nozīmē kaut ko vienu. Tā nekad dzīvē, draugi, nebūs. Jūsu sargīņgelis, jūsu pavadonis sazinās tieši ar jums, un tieši jums tie cipari kaut ko nozīmē. Un visbiežāk nav nemaz nozīmes, kādi cipari tieši tiek izmantoti, kādas kombinācijas. Ir jāpievērš, draugi, uzmanība. Svarīgākais ir tam, kas notiek ar jums tajā brīdī. Ko jūs varbūt redzat, varbūt domājat, varbūt jūtat, varbūt tikko domājāt, vai tas ir jāsajūt. Viens no veidiem, kā to labi sajust, tās ir meditācijas. Ar meditāciju spēku jūs tātad sākat sazināties, just savu ķermeni, just savu dvēseli, līdz galam atbrīvot ķermeni, es gribēju teikt. Just savu dvēseli, just savu sirsniņu, savas sajūtas, un līdz ar to jūs spēsiet vieglāk orientēties tajā mirklī, kad jūs ieraugat tos vienādās cipara kombinācijas. Jūs spēsiet saprast, kas tieši tajā brīdī ar jums notiek. Kāpēc jūs redzat to kombināciju tātad tajā brīdī. Jūs meditācijas laikā pat varat, kad jums sanāk sazināties ar saviem augšējiem spēkiem, ar pavadoņiem, jūs pat varat vienoties par kaut kādu konkrētu ciparu kombināciju, lai jums izmetās kaut kur kaut kāda tieša kombinācija. Tagad tā var būt visādi muģeklis. Tad septītnieki, tad piecinieki, tad trīnieki, tad vieninieki un tā tālāk un tā joprojām. Un tie visi cipari var nozīmēt vienu un to pašu. Tas norāda uz to mirkli vienkārši, ka šobrīd ir kaut kas, vai arī tas nozīmē kaut ko tieši, bet tas nekādā gadījumā, jebkurā gadījumā nevar būt visiem viens. Četrnieki nebūs visiem cilvēkiem viens. Četrnieku kombinācija tieši priekš tevis kaut ko nozīmē. Piecinieki tieši priekš tevis kaut ko nozīmē. Priekš manis tie jau nozīmē kaut ko citu, vai ne? Vieninieki priekš tevis nozīmē vienu, priekš manis otru, priekš kāda cita citu. Tas viss ir jāsajūt, draugi, jā. Meditācija un vēlreiz meditācija, visefektīvākais un pa lielam vienīgais laikam veids, kā sazināties ar paša spēkiem, sazināties ar mūsu augšējiem spēkiem. Tā ka jā, neieciklējieties, nelasiet Google, neieciklējieties uz to, jo sanāk jūs izlasat kaut kādu tur informāciju par tiem, piemēram, piecinieki, vai ne, tur ir teikts, piecinieki nozīmē to un to. Jūs to pieņemat jau kā realitāti, un jūs savu zemapziņā pārprogrammējat visu un aiziet pat kaut kādu nepareizas programmas, sāk jums uzstādīties tikai tāpēc, ka jūs izlasījāt kaut ko nepareizu Google. Jā, tas cilvēks, kurš rakstīja par tiem pieņemsim pieciniekiem, varbūt tas ir par viņu. Es nemaz to neapstrīdu, vai ne? Bet tas ir par viņu, viņš nevar zināt par tevi vai par mani vai par kādu citu. Tā ka tā, draugi, jā, centieties just iekšā, sajūtiet. Pievērsiet uzmanību tieši tam mirklim, kas notiek tajā mirklī. Domas, redze, fantāzijas, sajūtas, da jebkas tas var būt. Cilvēki apkārt, kas jums ir, bet tas ir jājūt ļoti dziļi. Nu jā, meditācija, draugi. Ceru, ka atbildēju, ja būs vēl jautājumi, lūdzu, jautājiet. Paldies jums, mēs jūs mīlam. Mīlestību jūsu sirdī un veselību jūsu ķermenim.